Šobrīd atrodamies Jāņu Čakstes gatavē un veicam asfaltbetona seguma ieklāšanu. Pirms dilumkārtas izbūves vispirms tiek sagatavotas salaiduma šuves, kā arī notīrīts segls ar dažādām tehnikām. Tālāk tiek veikta asfaltbetona gruntēšana, kas nodrošina sasaisti starp asfaltbetona kārtām. Tālāk tiek uzklāts kaļķa piens, kas ir bitumena emulsijas aizsargslānis, un tas nodrošina aizsardzību pret bitumena iznēsāšanos ārpus objektu robežām. Dilumkārtas ieklāšanu veicam ar 2 klājiem, kas nodrošina vienmērīgu segumu ieklāšanu pilnā brauktuvas platumā bez salaiduma šuvēm. Dilumkārtas izbūvē izmantojam lāzera sensoru sliedi, kas nodrošina augstāku virskārtas līdzenumu visā objekta garumā. Seguma ieklāšanu veicam ar jaunākās paudzes klājējiem, kas ir aprīkoti ar temperatūras kontrolas mehānismiem, kas nodrošina attālinātu temperatūras monitoringu. Asfaltēšanas procesā izmantojam antisegregācijas iekārtu, kas nodrošina vienmērīgu asfaltbetona masas iestrādi, kā arī tas nodrošina vienmērīgu temperatūru ieklāšanas procesā. Asfaltbetona sablīvēšanas procesā izmantojam jaunākās paudzes velķus, kas ir aprīkoti ar bombu sistēmu, kas nodrošina mums attālinātu ieklātā asfaltbetona monitoringu, kurā mēs redzam ieklātā asfaltbetona temperatūru, sablīvējumu, kā arī veltņu atrašanās vietu konkrētajā laikā.